Jo tik tiešām tas vien, ka dziļāk ieelpojām un jau sevi sajūtām apzinātāk, mums noteikti palīdzēs arī nākamajā tematā, jo, kā mēs zinām, tie ikdienas pienākumi jau nekur nepazūd. Tikai nereti gadās, ka tie kaut kā tā nevienlīdzīgi ir nogūluši uz visu ģimenes locekļu pleciem. Un pārsvarā jau runa ir par tiem pieaugušajiem. Un kāds var justies, ka tas dzīves smagums tomēr neproporcionāli gulst vairāk uz viena pleciem, un tur arī rodas dusmas un aizkaitinājums nereti. Bet kā tomēr sadalīt pienākumus ģimenē godīgi? Vai to mēs varam? Kā uzzināt. Un es esmu pārliecināta, ka atbildi ir jā, tāpēc mēs sveicam Danu Gulbi, organizēšanas konsultanti, lektori un zīmola Dana ar kasti radītāju, un viņas temats šajā rītā ir mājas darbu uz visiem pleciem. Lūdzu, Dana. Paldies. Labrīt. Es nesen dzirdēju kādu stāstu. Sieva pieiet pie vīra un saka, mīļais, viss, es vairs nevaru izturēt. Es padodos, man ir līdz kaklam, es esmu pilnīgi pārgrusi, tas bardeks mājās vairs nav izturams. Es vairs nevaru. Un vīrs uz viņu skatās un saka, dārgā, man nebija ne jausmas, ka tev ir tik grūti, es jau tev sen būtu izstāstījis. Ko izstāstījis? Ejam, tev patiks. Viņš paņem sievu aiz rokas, viņa pieiet pie vannas istabas durvīm, un tur pie veļas mašīnas ir pusizkrāmēta vīra sporta soma. Netīrs drēbes mētājas pa zemi, un viņš saka sievai, paskaties, es katru dienu nometu visu zemē, un nākamajā dienā viss ir savākts. Es reāli nesaprotu, kā tas strādā, bet tev šitais ir jāpamēģina. Nu tad, lai mums visiem būtu līdzīga izpratne par to, kas ir kārtība un kā pie tās nonākt un kā pie tās turēties, arī nākamās 15 minūtes es parunāšu. Kā jau mani pieteica, mani sauc Dana Gulbe, esmu... Puiši, palīdzēsiet? Ir. Oi? Viena atpakaļ. Mani sauc Dana Gulbe, es esmu organizēšanas konsultanti, zīmola Dana ar kasti autori. Nu, jāsaka, pagaidām tikai 2 bērnu mamma, bet tur arī, protams, ir ko turēt. Un šodien mēs parunāsim tātad par kārtību, tīrību un kā šo sadalīt godīgi, daudz maz godīgi uz visu ģimenes locekļu pleciem. Nu, redz, un kārtība un tīrība mājās, protams, ir tāda plūstoša un mainīga, un tomēr tā ir sistēma. Un līdzīgi kā visas sistēmas, sistēma tiek no vienas puses radīta, uzbūvēta, un tad tā tiek uzturēta. Tā problēma, redz, ir kur, ka bieži vien lielākā daļa mājsaimniecību, vismaz tās, kur man ir gadījies viesoties un palīdzēt, nodarbojas ar uzturēšanu. Mēģina saprast, kas mums te ir, un kaut kā tā kā rosās un ņemās, nesaprotot, ka tā sistēma, kura tiek apkalpota, ir nefunkcionējoša. Un ja jums liekas kādam, ka mums mājās nav nekādas sistēmas, tad tā, protams, nav. Katrā mājā ir kaut kāda sistēma. Un tā kā tajā anekdotē, kur vīrs nomet drēbes zemē, arī tā ir sistēma, kurai vienkārši jūs esat pieraduši. Nu, tad stāsts ir par ko, ka mums pirmkārt ir jāizveido sistēma, un tikai pēc tam jāsāk domāt par šīs sistēmas uzturēšanu. Es atvainojos, puiši, es vienkārši neredzu chronometru šeit priekšā. Varam lūdzu to sakārtot? Paldies. Nu, lūk, pie sistēmas radīšanas, ja uzbūvēšanas pieder pirmkārt apjausma vispār par to, kas mājās ir jādara. Un tas var likties ļoti pašsaprotami, es atļaušos teikt sievietēm un mamām, un tas var būt pilnīgi mīkla citiem ģimenes locekļiem, tātad pilnīgi skaidra apjausma, kas mājās vispār ir jādara. Otrkārt, tas ir lietu apjoms, priekšmetu apjoms mūsu mājās, ko mēs izvēlamies tur ienest un paturēt, un, protams, arī tas, kā mēs šīs lietas organizējam. Un tad jau ir uzturēšanas daļa, pie kuras mēs pieliekam godīgu darbu sadalīšanu, kur mēs pieliekam arī šo spēju turēties pie plāna, kā arī mazliet parunāt un padomāt par robežām, kuras es esmu nosaukusi par stingrajām un mīkstajām. Un kas ir tas joks? Kurš rada sistēmu? Kurš ir tas, kurš to izdara? Tie nekad nav bērni.
Tie vienmēr ir ģimenes pieaugušie. Mamma un tētis, vai tikai mamma, vai tikai tētis. Pieaugušais ir tas, kurš šo sistēmu uzbūvē. Un tas, ar ko es esmu saskārusies, piemēram, tieši bērnistabu kārtošanā, ka vecāki saka, tas bērns, viņam te viss ir izmētāts. Jā, bet bērns nav spējīgs radīt sistēmu. Īpaši, ja mēs runājam par maziem bērniem. Pieaugušais ir liels, bērns ir mazs. Arī tad, ja bērns ir 15 gadīgs un garāks par mammu, tik un tā šajā ģimenē mamma ir liela un bērns ir mazs. Tātad, pirmais ir darbu saraksts. Reāli saprast, kur es atrodos un kur es esmu. Tas vispār ir tāds universāls padoms. Es domāju, arī Indra varētu piekrist, ka, lai tu sāktu kaut ko savā dzīvē mainīt, tev ir jāsaprot, kur tu esi tagad. Vai ne? Un tas ir stāsts par to, ka mēs apzināmies un sarakstam. Man ļoti patīk ieteikums to darīt pēc sestdienas rīt brokastīm. Tas ir tā, esot izpētīts, ka tāds vismierīgākais ģimenes laiks. Jūs esat šodien šeit, bet nākamajā nedēļā varbūt. Un sarakstīt visu, kas mājās ir jādara. Saklāt gultu, nomazgāt traukus. Katrā mājsaimniecībā tas, protams, būs atšķirīgi. Kaķu kastīti iztīrīt, izvest suni ārā un ir precīzs saraksts. Klāt ir rakstīts, cik bieži mēs to darām. Cik bieži mēs klājam gultu, cik bieži mēs pļaujam zāli, cik bieži mazgājam logus un tā tālāk. Un šeit jau parādās no vecāku puses sistēmas būvēšanā, kas tad to darīs, kurš ģimenes loceklis par šo ir atbildīgs. Un tajā brīdī mēs arī saprotam, ka būs darbiņi, kas ir tā saucamie fiksētie katram ģimenes loceklim, piemēram, saklāt savu gultu vai ielikt savu krūzi izlietnē, bet būs darbiņi, kuri būs rotējoši. Diez vai ir kāds no jūsu 3, 4 vai vairāk bērniem, kurš vienkārši deg nepacietībā tīrīt kaķa kasti. Visticamāk, tas būs darbiņš, kas būs rotējošs. Nākamais ir kaut kas, par ko es iestājos ar visām 4 un vēl vairāk, ja man būtu, tas ir samazināt lietu daudzumu savās mājās. Un es nerunāju par kaut kādu mistisku skaitli vai mistisku kurpju pāru skaitu vai kā tam līdzīgi, bet samazināt tās lietas, kuras mājās netiek izmantotas. Un reizēm ir tā ilūzija, un es esmu novērojis, ka jo vairāk ģimenē ir locekļi, jo tas ir izteiktāk, ka mums liekas, ka nopērkot vēl lietas, mēs kaut ko atrisināsim. Ja mums būs vēl viena komode, tad viss būs kārtībā. Ja vien mums būtu vēl viena istaba, ja vien mums būtu tur vēl 3 cepures, tad nebūtu katru rītu jāmeklē. Bet realitāte ir tāda, ka jo vairāk lietas, jo mums ir grūtāk par šīm lietām rūpēties un uzturēt, un šīs attiecas uz vecākiem. Vecāki ir tie, kuri saka, mēs samazinām lietu daudzumu mājās. Un šeit tāds mazs ieteikums bērnu mantām, kas ir nostrādājis fantastiski, tiešām saka šo no pieredzes, izveidot bērnam mantu noliktavu. Proti, īpaši pirmskolas vecumā bērnam ir pieejamas ļoti mazskaitlīgas rotaļlietas. 4, 5, 6, 8, kas notiek ar pārējām, tās ir kastēs ar vāku, skapja augšā, pagultē, un reizi 2 nedēļās notiek mantu rotācija. Ko tas izdara? Bērnam ir vieglāk uzturēt kārtību, mammai vieglāk uzturēt kārtību, un bērns patiešām ar visām lietām arī spēlējas. Pavisam īsi par to, kas kur stāv. Šeit noteikti varētu gari un plaši, vismaz 2,5 stundas es varētu stāstīt, bet tā viena lieta, ko es gribētu jums šorīt iedot, nenovērtēt lūdzu par zemu etiķetes un marķēšanu. Mājās kastes, groziņus, uzrakstiet, kas tur ir iekšā. Saprotiet, tīri psiholoģiski, ja uz kastes, kur ir rakstīts krāsainie zīmuļi, iemest zeķes ir ļoti grūti, pat bērnam. Un tad iesim tālāk pie tās uzturēšanas, kā sadalīt godīgi. Tas man šķiet ir viens no visbiežākajām frāzēm arī manā ģimenē, kur mums ir 2 bērni, 2 un 9. Mam, tas nav godīgi. Tad šis ir, protams, stāsts par komunikāciju, stāsts par to, ka mēs pielāgojam arī šo darbu sadalījumu, bet viena frāze, pie kuras gribētu pakavēties un kur atzīšos arī mēs lietojam biežāk nekā vajadzētu attiecībā uz bērniem, ka mēs sakam, lūdzu, palīdzi man. Palīdzi man izkrāmēt somas, palīdzi man sakārtot istabu, palīdzi man to vai šito. Nav problēma ar to, ka bērns palīdz. Bet ja mēs visu laiku mājas kārtošanu pie bērna vēršamies ar lūdzu, palīdzi man, vai jūs dzirdat, ko tas nozīmē? Tas ir mans darbs.
un es tikai tev lūdzos, lai tu man palīdzi. Un viņš tev var pateikt, ne, es negribu, vai katru reizi strīdēties. Tāpēc šī frāze ir diezgan tāda bīstama, ja mēs tikai šādā veidā ar bērnu komunicējam. Daudz veiksmīgāk ir, ka mums ir šis darba sadalījums, un bērnam saka, tas ir tavs uzdevums, vai tā ir tava atbildība, vai tas ir tavs pienākums. Un šo jāatkārto ir, protams, gana bieži, jo skaidrs, ka bērni spirinās, vai ne? Un tāpēc tas ir stāsts par to, ka mēs kā pieaugušie esam tie, kas bērnu arī pie šī mūsu izveidotās sistēmas un plāna notur. Parasti ir jautājums, vai var bērnu apbalvot par mājas darbiem? Mans viedoklis personiskais, nevajag to darīt. Es domāju, ka arī jums neviens nemaksā par to, ka jūs izmazgājat grīdu vai izkrāmējat trauku mašīnu, jo kas notiek tad, ja mēs bērnu sākam apbalvot par to, ka viņš piedalās mājas dzīvē? Mēs kaut kādā ziņā viņu it kā izslēdzam. Tu esi tāds tā kā ciemiņš, garām gājējs. Tajā brīdī, kad bērns ir mājā iekšā, viņš ir daļa no ģimenes, viņš piedalās mūsu ģimenes veidošanā. Kāpēc man tas jādara? Tāpēc, ka tu esi daļa no ģimenes. Tā ir atbilde nevis tāpēc, ka es tev lieku, tāpēc, ka tā vajag, tāpēc, ka vēl kaut ko, tāpēc, ka tu esi daļa no ģimenes. Un šo atkārtojot gana bieži, pastāv cerība, ka kļūs labāk. Bet, ja tie bērni tomēr ir kaut kā jāpiekukuļo, ja tā var teikt, tad viena tāda lieta, ko mēs esam ieviesuši savā ģimenē ar 9-gadnieku, un zinu arī goda ģimenes, kuras šo ir izmantojušas, ir dažādi veidi šī tāda, nesauksim to par apbalvošanas sistēmu, bet tādu, kā mēs to varētu nosaukt. Jā, kur bērns faktiski sajūt to vērtību starp to, ko viņš izdara un to, ko viņš reāli saņem. Jo skaidrs, ka bērnam tas prieks par sakārtotu virtuvi visticamāk būs mazāks nekā mammai vai kādam pieaugušajam. Un tas, kā mēs ģimenē darām mūsu dēlam, mēs dodam žetonus. Katru sestdienas rītu viņš dabū 20 žetonus. Viens žetons ir, ziniet, kas ir vērtīgākā valūta mūsdienu bērnam. Un varbūt jūsu vidū būs kāds, kurš teiks, ne, mūsu ģimenē tā nav. Kā lūdzu? Ekrāna laiks, precīzi. Ne viņiem to jūsu 1 eiro vajag, ne to konču viņiem vajag. Viņiem vajag ekrāna laiku. Un šie žetoni, viens žetons, piemēram, ir 10 minūtes ekrāna laika. Un šādā veidā bērns it kā caur tādu spēlīti var sajust, ko nozīmē pienākumi, bet kas ir svarīgi, mēs nevis dodam žetonu par to, ka tu saklāji gultu, bet tu viņu, draugs, vari zaudēt. Tev katru nedēļu pienākas 20 žetoni, tā gultu nesaklāja, kaķa kastu neiztīrīja, -3 žetoni, lūdzu, tavi 17 žetoni. Protams, šo sistēmu var pielāgot tas, kā jūs ģimenē tas labāk strādā, bet katrā ziņā šis ekrāna laiks strādā labāk, un kas ir forši, ka mēs strādājam kaut kādā ziņā preventīvi. Es nedomāju, ka ir kāds vecāks, kurš nav vakarā teicis, ja tu tūlīt visu nesavāksi, es izmetīšu visu ārā, vai tu vispār vairs datoru nedabūsi, vai tu vispār vairs nedrīksties telefonā. Un mēs ejam šo draudu ceļu, vai ne, kur mēs jau esam tādi eksplozīvi, tā kā Indra teica, tās dusmas, tā impulsivitāte. Tad, lūk, šis ir tas variants, kā mēs varam teikt iepriekš. Un es jums izstāstīšu, man drusciņ laiciņš ir, man dēls dabūja tos 20 žetons, viņam ļoti patīk Pokemon kārtas. Un mēs viņam teicām, ok, viena paciņa ir 20 žetoni. Viņš tajā sestdienā ar visiem 20 žetoniem atnāk pie mums. Es ņemu Pokemon kārtas. Jūs nevarat iedomāties, cik mokoši bija nākamā nedēļa. Viņš čīkstēja katru dienu. Mām, es nevaru aizņemties to 1 žetonu. Mām. Un tā bija brīnišķīga skola, ļoti izaicinoša noteikti mūsu ģimenei. Bet viņš sajuta, ko tas nozīmē. Ja? Ko nozīmē sistēma un ka vecāki saka, vai citi tu zināji noteikumus. Lūk, un visbeidzot, tātad par šīm te robežām. Un kas ir šeit domāts ar robežām? Es domāju, mēs daudz esam dzirdējuši no bērniem frāzi, mām vai tēt, es taču jau sakārtoju. Un tas nozīmē, ka mēs redzam, cik atšķirīga var būt mūsu izpratne par to, ko nozīmē sakārtota māja, ko nozīmē tīra istaba, ko nozīmē saklāta gulta. Un šis ir tāpēc svarīgs punkts, par kuru parunāt, tad, kad jūs to sarakstu veidosiet un bērniem prezentēsiet, kas ir tā stingrā robeža, zem kuras mēs tā kā īsti tomēr nepakāpsimies.
Ja mēs runājam par saklātu gultu, tas nozīmē, ka ir sega pacelta, spilvens nolikts un ir piegludināts, piemēram. Bet tajā pašā laikā mums ir jāatstāj gana daudz vietas šīm mīkstajām robežām un apzināties, ka tas, kā mēs redzam kārtību, var nesakrist ar to, kā to redz cita ģimenes locekļi. Tas tā vienkārši ir. Viņi nav tāpēc slinki, stulbi un vēl kaut kādi. Viņi vienkārši redz lietas citādāk. Un es nezinu, kā jūsu mājās, es skatos citreiz savu vīru un domāju, brīnišķīgs vīrs, viņš ir visu virtuvi novācis, visu trauks novācis un stāv netīri pannus plīts. Liekas, kā? Tu viņu neredzi. Un es saprotu, ka tiešām neredz. Tāpēc tas ir stāsts par to, ka mēs apzināmies, ka šī kārtības izpratne mums ir un vienmēr būs atšķirīga. Un es no sirds novēlu neaizmirst, ka lai arī tā kārtība un tīrība ir svarīga. Un es zinu, ka šeit arī jūs lielākā daļa šķiet esat dāmas, mums tas ir. Mums gribas, lai ir tā forši un tīri, bet neaizmirsīsim, ka ģimeni veido visi tajā dzīvojošie cilvēki. Es teikšu skarbi, un es to biežāk esmu novērojis pie sievietēm, ka sievietes uzvedas kā savu mājokļa karalienes un ir mani pavalstnieki vai apakšīrnieki. Mamma ir tā, kas nosaka, kas kur stāvēs, cik visam jābūt tīram, kur mēs liksim to, kur mēs liksim šito, un tad mēs paši sev esam šo bedri izrakušas un nesaprotam, kāpēc mēs neesam vienlīdzīgās pozīcijās. Ja? Ģimenē nav karalis un pavalsnieki, mēs esam ģimene un mēs kopā šeit rūpējamies. Un ja man šīs pēdējās 15 minūtes būtu jāsaliek tādā kompaktos 3 teikumos, tad tie būtu šie. Pirmkārt, sistēmu rada un to uztur pieaugušie. Ar visu to, ka mēs mūsdienās daudz runājam par bērnu tiesībām, par viņu emocijām un tā tālāk, tas neiet pretrunā, bet es ticu, ka mums kā pieaugušiem ir jāspēj saglabāt savas teltā mugura un jāiedod bērniem šī drošības sajūta. Mēs esam tie, kas šeit veido sistēmu. Otrakārt, bērni ģimenei pieder. Viņi nav ciemiņi, viņi nav viesi, viņi nav garām ejošas parādības, viņi pieder šai ģimenei un mēs caur kārtību un mājas tīrīšanu šo sajūtu viņiem varam stiprināt. Un visbeidzot, katram ir un vienmēr būs sava izpratne par kārtību. Ja jums ir kāds jautājums, kuru aizmirsīsiet vai nepaspēsiet šodien pajautāt, lūdzu meklējiet mani Instagramā, Dana ar kasti vai rakstiet ēpastā, bet citādi saku jums paldies. Un paldies! Paldies, sakām arī mēs. Jautājumi ir jau iebiruši un Dana tik interesanti, ka varētu klausīties vēl un vēl. Māja ir tikai viena dzīves sadaļa. Kā varam vienoties par godīgu mājas uzturēšanu, ja darba apjoms ārpus mājām ir nevienāds? Piemēram, varbūt viens tikai pelna naudu, otrs dzīvo mājās. Šis ir labs jautājums, vai ne? Es teiktu, ka viss vienmēr sākas ar atklātu un godīgu komunikāciju starp šiem abiem diviem pieaugušajiem, un komunikācija nozīmē nevis tikai es saku, kā es jūtos, kas man ir grūti, kas man sāp, bet es arī pietiekoši atvērtu spēju uztvert, ko saka otrs. Un es patiešām dzirdu arī tos izaicinājumus, ar kuriem otrs cilvēks saskaras. Jo es pilnīgi piekrītu mūsdienu pasauli, tādā ziņā mēs esam caur feminismu panākuši to, ka strādā visi. Bet kurš rūpējas par tām mājām? Tā kā vairāk sievas, vai ne? Es domāju, ka tas ir stāsts par komunikāciju un atklātu valodu, un nevis teikt, kā jau es iepriekš minēju, caur tādu atkal tu neko nedari, atkal es esmu piekususi, bet strādāt pie tā jau, teiksim tā, preventīvi. Sestdienas brokastis sēžam. Mīļais, es gribu ar tevi parunāt. Es rīktīgi novērtēju, ka tu tik daudz dari mūsu ģimenes labā, un mēs abi strādājam, bet man šobrīd ir sajūta, ka ir pa daudz. Un ja pie šāda teikuma pretī ir, kas tev tur liecies mierā, tad tas ir dziļāks attiecību droši vien sabiezējums, bet vairumā gadījumā es domāju, ka tā var daudz ko risināt. Lūk, šeit arī vēl kāds jautājums. Kā darbu sadala strādā mazākiem bērniem? 2 gadi un 6 gadi ir tas piemērs. Tu gan arī minēji, ka tev ģimenē arī ir 2-gadnieks un 9 gadi, un tā atšķirība ir noteikti spējās ļoti dažāda, vai ne? Protams. Nē, 2-gadnieks pagaidām tikai ārda māju. Viņa diezko ar kārtošanu nenodarbojas, bet zini, kas arī ir interesanti. Es esmu 7 gadus strādājis bērndārzā, kur bija jaukta vecuma grupa no 2 līdz 7 gadi. Un kas ir interesanti, ka šie 2-gadnieki, viņiem patiesībā vajadzība
vajadzība pēc kārtības ir vēl izteiktāka. Un tas ir viņiem psiholoģiski iebūvēts, vai ne? Tie, kuriem ir mazie bērni, varbūt jūs arī atpazīst, viņiem ir ļoti svarīgi, ka man ir tā mana kastīte, mana lellīte, mana somiņa, un tad mēs caur šo sistēmas uzbūvēšanu, caur mantu, rotāciju, mantu noliktavu, atvērtu plauktu, var sakot, aiziet Instagramā, palasiet vairāk, bet mēs caur šo sistēmu varam palīdzēt bērnam, un viņš saprot, kā šo kārtību atjaunot. Mans 9-gadnieks 2 gados bija daudz kārtīgāks un daudz vairāk kaut ko atjaunoja nekā šobrīd. Tā, un vēl, pat ieleci jautājums par pusaudzi, ka diezgan grūti esot runāt ar pusaudzi, kurš saka, bet maniem draugiem un klases biedriem to nevajag darīt. Kāpēc viņiem neko nevajag mājās darīt, bet man lūk vajag? Jā, šo mēs dzirdam mājās visu laiku. Jā, arī 9 gadu vecumā. Jā, jo, piemēram, mūsu bērnam nav mobilā telefona. Mēs viņam pateicam, ka 12 gadi ne ātrāk. Es katru dienu dzirdam, bet kāpēc, jo citiem ir un man nav. Un tā mūsu atbilde ir, mums nav daļas gar citiem cilvēkiem. Šī ir mūsu ģimene un tie ir mūsu ģimenes lēmumi. Un es domāju, ka šis arī bērnā kaut kādā ziņā stiprina šo piederības sajūtu, īpaši pusauģu vecumā, ka es zinu, man vienmēr ir tā viena aizmugure, kura mani nesalīdzina, kura mani nemēģina kaut kā padarīt tur labāk, sliktāk, bet tā vienkārši ir mana aizmugure. Tāpēc es teiktu, ka te ir vienkārši atbilde, ka, lai citiem ir tā kā ir, mums ir šādi. Es, ja drīkst, vēl man ir pusminūtīti par tiem pusauģiem runājot. Viena lieta, ko es esmu ļoti novērojis pusauģu ģimenēs, kas palīdz, ir tad, ja mēs patiesībā jau no 2 gadu vecuma, bet jo bērns paliek lielāks, jo tas ir svarīgāk, ka katram ģimenē ir sava vietiņa, ko neviens neaiztiek. Tā kā es teicu par to mammu un pavalsniec, ka mamma lien visur. Visās atvilknēs, visās somās, visās istabās. Tad 2-gadniekam tā būs viena kastīte, un mammu atšujies. Tur ir veci konfekšu papīrīši, tur ir ābolu serdīte, lai ir. Tā ir bērna vieta. Un tad jau bērns paliek lielāks, jo viņam tā telpa paliek lielāka. Un ja ir iespēja, tad pusaudzim varbūt tā ir istaba. Un es esmu redzējusi mājas, kur viss ir izlaizīts, un tajā istabā, liekas, ka čūskas izlidos ārā. Bet tas ir tas, kā bērns redz to savu telpu un savu kārtību. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka katram ģimenei, gan pieaugušiem, gan katram bērnam ir vietiņa, kur citi nelien iekšā. Lai cik tā liela arī nebūtu. Mums laiks, diemžēl, beidzies, bet jautājums tik vērtīgs, ka es domāju, mēs drīkstam kādu papildu minūti tam nozagt. Šeit ģimenes piemērs, ka viens bērniņš ir īpašs, kurš visu mētā, un es pieļauju, šeit arī domāts ir ar kādu diagnozi, nav specifiski aprakstīts, bet otrs bērniņš ir gandrīz 3 gadu vecs. Kā tādā ģimenē rast šo balansu starp pienākumiem, piemēram? Zini, tā kā es noslēdzu arī savu lekciju, es domāju, ka savstarpējā cieņa, mīlestība, iejūtība ģimenē, tas vienmēr būs 100-kārt svarīgāk par to, ka ir kārtība. Un mums ir dažādi dzīves posmi, un varbūt posmi, kad tā māja ir miskastē, kad viss ir nekārtībā, un mēs visi pārējie caur mīlestību, caur cieņu, caur savu ģimenes locekļu atbalstīšanu. Šajā gadījumā mēs pieņemam, ka šis ir tāds laiks. Šis ir tāds laiks, būs cits laiks, bērni izaugs, un mēs varēsim dzīvot savās izlaizītajās mājās, cerams līdz sirmam vecumam, bet šis ir tāds laiks. Šeit arī liksim punktu. Pagaidām aplausi tiešām Danai. Paldies!